Stāstiet, par ko ir šis, kā jūs domājat? 3, 2, 1. Es atdošu savu balvu tam, kurš uzminēs. Žurks aizmūk un pārējie tā kā mēģina glābt sev kā mācēdam, ja? Ok, labi, sarunājuši. Patiesībā šī ir emocija, kur es centos... Rāzens ezers, jā, superīgi, paldies. Šī ir sajūta, kad izlasīju valsts kontroles pēdējo ziņojumu. 4 mājas no 100. Nu, tāda sajūta, ka deguns ciet un ejam pa burbuli. Pareizi? Pareizi. Un izlasot šo te ziņojumu, es uzrunāju Mārtiņu Aboliņu kungu, mēs sazinājāmies īstenībā foršā sociālā tādā vietnē LinkedIn. Saka, Klau, nu ja jau, nu tad lūdzu, ja? Un es dodu vārdu Mārtiņam Aboliņam, tātad valsts kontrolas padomas loceklis un departamenta tikai kur, es nezinu. Pirmā departamenta, redzat, direktors, līdzīgi kā kādreiz kādā policijā, vai ne? Un noteikti Mārtiņš izstāstīs par to, kā viņš redz, kas tad īstenībā māju atjaunošanas jomā nav atjaunots, ne bet izmantots. Paldies, ka atbrauc. Lūdzu. 15 minūtes. Jā, Jāni, paldies, ka uzaicināji. Un, labdien visiem, tiešām prieks redzēt visus un arī tie, kas mums klausās attālināti. Jānis, kad sākumā pieteica, ka šodien mēs tā pozitīvi nekritizējam, man Dievs, jūs valsts kontroli uzaicinājāt, vai ne? Bet nē, nopietni runājot, protams, ka valsts kontroli mēs turam to rūpu par valsts maku, kā mēs rīkojamies, lai mēs ar valsts līdzekļiem rīkotos, teiksim, atbildīgi, gādīgi, kā ar saviem, kā teiksim, ar tādu pilnu atbildību. Bet mēs arī ļoti daudz veicam dažādas liederības revīzijas, kur tas mērķis ne tik daudz skatīties, vai tur kāds likums vai kas ir pārkāpts, vairāk skatīties, kas ir tās lietas, kā mēs darām, vai tas, ko mēs gribam sasniegt, vai mēs uz to virzamies. Un galvenais, kā varētu darīt labāk, ko varētu darīt citādāk, lai mēs tos savus mērķus varētu veiksmīgāk un labāk realizēt. Līdz ar to šī revīzija par māju siltināšanu faktiski ir daļa no tādas plašākas revīzijas, kur mēs skatāmies gan par ieguldījumiem siltuma apgādē, gan energoefektivitātei, kā tie ir salāgoti, kā tie virzās uz mūsu arī lieliem klimata mērķiem. Par siltumenerģijas daļu, to mēs vēl esam tādā finiša stadijā, tā būs publicēta tuvāko mēnešu laikā, bet šodien tieši par šo energoefektivitāti. Faktiski tās dažas lietas, ko es gribētu izstāstīt, ko mēs revīzijā redzējām un kas ir tie mūsu secinājumi un kas būtu darāms tālāk, tad varbūt ir daži fakti galvenie, ja mēs skatāmies uz dzīvojamo fondu Latvijā, tad dzīvojamais fonds un tā situācija nav varbūt ārkārtīgi iepriecinoša. Daudzas mājas mums, faktiski Latvijā, cik mums ir gan 40,000 daudz dzīvokļu ēku. Teiksim, pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm, tā renovācija būtu nepieciešama, būtu liederīga nedaudz vairāk kā 26,000. Ir kā tie 30% būtu, ko nebūtu liederīgi atjaunot, bet tas ir, ja mēs arī turpmāk neko nedaram, tad mēs pie tās situācijas nonāksim. Un, ja mēs skatāmies, teiksim, tā skaitļu ziņā, mēs katru gadu, tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, tūlīt 400 miljoniem eiro iztērē tikai vien par siltumenerģiju. Līdz ar to ir liels potenciāls, teiksim, investējot, sakārtojot mājas, ne tikai padarīt savu pozitīvāku to dzīves vidu kvalitīvāku, bet arī ieekonomēt. Kā jau Jānis minēja, tad līdz šim tas, kas ir izdarīts, ir renovēt 4%. Tas ir kaut kur ap 1700 mājas. Faktiski lielākā daļa tas ir noticis ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu atbalstu. Ir šur un tur bijuši arī renovācijas gan ar pašvaldības atbalstu, gan iedzīvotāji paši. Bet, teiksim, šīs ir tās programmas, kas līdz šim ir bijušas. Ja mēs skatāmies uz mērķiem, tad, protams, mūsu mērķis visiem vienkārši dzīvot labāk un kvalitīvākā vidē, bet mums ir daudz, teiksim, tādu valstisku mērķi izvirzīti. Tad viens ir tuvākais nacionālās enerģētikas klimata plānā, tā vēlme līdz 2030. Gadam renovēt 2000 ēkas. Ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, tad šie klimata mērķi paredz, ka līdz 2050. Gadam faktiski visām ēkām vajadzētu būt vai bezemisiju vai ļoti energoefektīvām. Tad mums būtu jārenovē viss dzīvojamais fonds līdz šim 2050. Gadam. Tie tikai jau 24 gadi palikuši. Jāpaveic diezgan daudz, un iepriekšējos 20 mēs esam šīs 4% paveikuši.
Tad, ko mēs revīzijā faktiski secinājām, un tagad mēs sākām, mūsu fokus varbūt tiešām bija daudz par informētību, jo līdz pagājušajam gadam liela problēma tieši ēku siltināšanā bija iedzīvotāju varbūt tā pasivitāte, nauda ir pieejama, cilvēki nenāk, nepiesakās, grūti pārliecināt. Tad pagājušais gads, un daudz, kas arī tika darīts, lai šo procesu virzītu, tad varbūt šobrīd mēs redzam, tas fokus nedaudz mainījies, un faktiski tie bloki galvenie, kuru mēs redzam problēmas, viens ir ļoti straujais izmaksu kāpums renovācijas procesā, kā rezultātā tas finanšu ieguvums varbūt īsti vairs neveidojas tāds, kā cilvēki gribētu, norenovēt māju, man kļūst lētāk komunālajā, mēs mazāk tērējam siltumu, iekonomējam naudu. Diemžēl tas finansiālais ieguvums dēļ tām augstām izmaksām vairs varbūt nav tik pievilcīgs. Tad otrs, mēs valsts skatāmies, mēs varbūt neesam izmantojuši visas iespējas piesaistīt to finansējumu, kur mums tas ir pieejams. Trešais ir trūkst mums mērķēt atbalstu, kā palīdzēt cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, lai tas, ka man varbūt nav tie ienākumi tik lieli, nebūtu šķērslis izšķirties par renovāciju. Un tad joprojām ir daudz arī par procesu jautājumiem, kā ēku renovācija nonākt no idejas līdz gatavai ēkai, līdz renovētai ēkai. Tas ir pietiekami sarežģīts process, kuram ne visiem iedzīvotājiem ir tā kapacitāte spēja pašorganizēties un iziet cauri. Ar to, tādu kvalitīvu projektu vadības atbalsts vai aktīvu pašvaldības vai nama apsaimniekotāju iesaisti ir ārkārtīgi svarīgi. Tad nedaudz pat izēju pa tiem blokiem cauri. Tas pirmais bloks, ko tiešām mēs šajā revīzijā esam secinājuši, ka būvniecības izmaksas ir ļoti būtisks jautājums. Tas, ko mēs revīzijas laikā darījām, mēs skatījāmies šo 2014.–2020. gada Eiropas Savienības fonda periodu realizētos projektus. Tie bija tie, kas līdz pagājušā gada vidum bija pieejami visi dati par to realizāciju, par izmaksām. Un tas, ko mēs redzam, pirmkārtām, protams, ka ar Eiropas fondiem šo ciklisko finansējumu pieejamību liela daļa māju renovācijas notika pēdējā gadā, kas pats par sevi jau ir problēma, jo būvniecības nozares kapacitāte bieži vien ir ierobežota, un līdz ar to, kad daudz saskrien vienlaicīgi, tad cenas automātiski pieaug. Bet tas, ko mēs redzam, kad ir šis vispārīgais izmaksu kāpums, tad laika gaitā renovācijas izmaksas ir augušas ļoti strauji. Faktiski, ja mēs salīdzinām būvniecības inflāciju kopējo, tad no 2017. līdz 2024. gadam kopējā būvniecības cenu inflācija Latvijā ir bijusi nedaudz vairāk kā 50%. Tad renovācijas gadījumā tie ir vairāk nekā 120%. Būtiski straujāk augušas tieši renovācija izmaksas nekā būvniecības kopumā. Otrs, kas ir, ka ir ļoti liela izmaksu atšķirība. Gan, ja mēs skatāmies, cik ir renovācijas izmaksas uz 1 kvadrātmetru, gan cik ir renovācijas izmaksas, ja mēs mēram uz vienu ietaupīto energo vienību. Šis varbūt man ekonomistam ļoti mīļš bilde, bet tā doma šeit ir tā, tie punktiņi ir visi realizētie projekti šajā laika periodā, un attiecīgi, cik tad ir bijuši šīs projekta attiecināmās izmaksas renovācijas un kādas laika gaitā mainījušās. Un mēs redzam, ka ļoti liela izkliede. Viennozīmīgi šī tendence pieaugt, bet tas, ko mēs redzam, ka līdz 21. gada beigām renovācijas projektu ļoti maz bija tādu gadījumu, kur bija virs 400 eiro kvadrātmetru. Pārsvarā tie tur svārstījās ap šiem 200 eiro kvadrātmetriem, plus mīnus. Bet tad 22. gadā, gan kad ir šis lielais projekts skaits, gan kad ir inflācija, kas saistīta ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un vispārīgo inflāciju, mēs redzam ļoti strauji pieaug arī tādu renovācijas projektu skaits, kur ir izmaksas 500, 600 eiro, 800 eiro. Viens gadījums mums ir 1200 eiro. Tā ir relatīvi maza koka māja Rīgā, kur bija diezgan tādā traģiskā stāvoklī. Līdz ar to arī tur ir renovācija, bet tās izmaksas tiešām bijušas ārkārtīgi augstas. Kas vēl ir, mēs redzam, atšķirās diezgan būtiski izmaksas arī tādā reģionālās šķērsgriezumā. Šeit mēs paņemam tikai 22. gadu, lai būtu viens gads būtu salīdzināms, tad cik ir realizētie projekti un kā atšķirās izmaksas. Mēs redzam Rīga, diezgan dārga, Rēzekne, starp citu, arī diezgan palielas izmaksas. Un, mēs paņemam varbūt labākos piemērus, kas būtu Olaini, Liepāja, kur ir gan daudz renovēta māja, gan ļoti aktīvi iesaistās pašvaldība. Tad šajā gadā tur joprojām renovācijas izmaksas bijuši nedaudz vairāk kā 200 eiro kvadrātmetru, tikmēr Rīgā tie ir gan 370. Un daudzās pašvaldībās tie ir virs 300. Tā kā reģionāli atšķirās. Revīzijas laikā mēs mēģinājām skaidrot, kas varētu būt tie iemesli. Protams, Rīga vienkārši dārgāk. Rīgā bija daudz tāds netieši norādes uz lielāku birokrātiju, tīpaši mēs salīdzinām ar Olaini.
tas prasības varbūt atšķirās, bet tā ritīgi līdz tādam cēlonim mēs nespējām nonākt, jo, piemēram, arī Valmierā, kur ir aktīva pašvaldība iesaistās, un tomēr tās renovācijas izmaksas ir zināmā mērā lielākas. Kas vēl atšķirās, un varbūt tāda universāla tendence, mēs runājam par renovācijām, jo lielāka māja, jo relatīvi lētāk viņu renovēt. Šeit ir atkal 2022. gads, tad par realizētiem projektiem pa dažādiem sēriju veidu ēku tipiem. Faktiski mēs redzam, ka tie dārgākie renovācijas projekti ir Hruščova mājas, tad šīs ķieģeļu mājas, 5 stāvu pārsvarā un spēcprojekti dažādi. Savukārt lētākie projekti ir lielās 9 stāvu paneļu apbūves un arī kaut kādā mērā lietuviešu projekti, kas ir tāds, lielāks mājas, varbūt ir kaut kādā mērā vienkāršāks, bet skatoties uz datiem, diezgan universāla tendence, jo lielāka māja, jo katrs kvadrātmetrs ir relatīvi lētāk renovējams. Tas ir svarīgi arī domājot, par tādu publisko līdzekļu izlietošanu, ja mēs saprotam, ka mūsu līdzekļi ir ierobežoti, tad jautājums, ko mēs renovējam vai ne. Protams, ka visiem kā jābūt vienādām iespējām renovēt savu māju, no otras puses, ja mēs domājam par tiem valstiskiem mērķiem, tad, protams, tā izmaksa efektivitāte arī jāņem vērā, ko varbūt ir liederīgi ātrāk renovēt, kas varbūt paliek uz vēlāku laiku. Un tieši Saeimā runājot par šīs revīzijas rezultātiem, Valmiera minēja, kā vienu iemeslu, kāpēc Valmiera izstās relatīvi dārgāk, piemēram, pa Liepāju, ka viņi savas lielās ēkas faktiski ir norenovējuši. Un tas, ko viņi šobrīd dara, viņi strādā jau ar mazākām ēkām, kur tie renovācijas projekti attiecīgi uz kvadrātmetru sanāk dārgāki. Tas, ko vēl mēs šīs revīzijas laikā veicām, ir diezgan liela Latvijas iedzīvotāju aptauja. Mums bija vairāk kā 3000 respondenti, kur mēs vaicājām dažādas jautājumus gan par to, vai ir dzirdējuši par renovāciju, kāda ir attieksme, vai viņa ēka ir renovēta, vai veik kaut kādi darbi, kā tas ir ietekmējis izmaksas un vispār, arī, ko cilvēki par šo jautājumiem domā. Tad viens no jautājumiem, un tas ir kopā ar šīm būvniecības izmaksām, dēļ šī būvniecības izmaksu pieauguma mēs rēķinot faktiski tos projektus redzam, ka daudzos gadījumos jau kredīta maksājumi, kas rodās pēc renovācijas, diemžēl bija pārsniedz iegūmus, finansiālos tiešos iegūmus no energoefektivitātes, no tā, ka mēs tērējam mazāk siltumu. Šis bija 2 jautājumi, ko mēs uzdevām. Tad viens ir, vai pēc renovācijas, un tie cilvēki, kur atbildē, kur ir ēkas jau ir renovēts, vai pēc renovācijas jūs maksājat mazāk par siltumu? Atbildi viennozīmīgi jā, vairāk mazāk, bet viennozīmīgs jā. Savukārt tajā brīdī, kad mēs prasām, kas jums notiek ar kopējiem rēķiniem, tad vai tie pieaug vai samazinājās, tur ir tāda dalīta. Ir, kam samazinājās, ir, kam nedaudz samazinājās, un pretēji ir, kam nedaudz pieaug vai pieaug. Ar to viennozīmīgi renovācija ir ietaupījums energoresursos, bet vai no tā kļūs lētāk, tas ir lielā mērā atkarīgs gan no siltumenerģijas tarifa konkrētajā situācijā, gan no tā, cik ir maksājas renovācija. Faktiski, jo dārgāk siltumenerģija, jo izdevīgāk, un arī jo lētāk renovēt, jo izdevīgāk. Šajā ziņā Rīga ir tas moments, kur, lai arī ļoti daudz šobrīd tiek runāts par Rīgas siltumenerģijas tarifu, Rīgas siltumenerģijas cenas nemaz nav tik liels, tas nedaudz zem vidējās Latvijas līmeņa, un dēļ šīm augstajām izmaksām, tur vairāk cilvēkiem ir tas, ka pieaug izmaksas. Ko vēl mēs šajā aptaujā redzējām? Jā, tad par informētību es jau teicu, tā bija problēma varbūt dažus gadus atpakaļ. Šobrīd ir gan daudz cilvēku, kas ir dzirdējuši par renovāciju, zina par ieguvumiem, jautājums ir pat apspriests arī, mājas īpašnieku vidū. Tas, kas ir problēma, ir būvniecības izmaksas. Faktiski mums tikai 8% zina, cik maksātu renovēt viņu māju. Un tas, ko mēs redzam, ko mums atbild par šo izmaksu aspektu, cilvēki, kur dzīvo renovētās mājās, jā, ko es jau minēju, siltuma apgāde kļūst lētāk, bet vai samazinās rēķini, kā kur. Un, ja mēs skatāmies uz šiem datiem līdz 22. gadam, tas vidējā kredīta maksājuma summa pēc renovācijas ir 1 eiro kvadrātmetru. Faktiski mēs jau intervējot arī īpašnieku biedrības redzējām 2,5 eiro uz kvadrātmetru, līdz ar to tie maksājumi var būt arī augstāki. Un tie galvenais šķērslis šobrīd galvenais ir izmaksas, tālāk ir būvdarbu kvalitāte, procedūra sarežģītība un tā tālāk. Šis izmaksas aspekts būtisks no sociālā jautājuma, jo mūsu aptaujā mēs prasījām, cik ir gatavi maksāt par renovāciju kredītu, 75% līdz eiro uz kvadrātu.
Kā es minēju, mēs jau redzējām 2,5 eiro. Tur tā maksātspēja mums strauji pazūd. Mums ir 80,000 cilvēku, kas saņem mājo pabalstu, ka mēs jau 47 miljonu gadā tērējam Latvijā. Tā kā tas sociālais aspekts ir būtisks, tāpēc mēs runājam par šo mērķēto atbalstu. Mums trūks mērķēta atbalsta cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem. Te ir dažādi citāti no šīs aptaujas, kur mēs redzējām, jā, tās atbildes ir plašā spektrā, ko cilvēki saka, kas ir informēti, uzskata, ka neatmaksāsies, joprojām ir gana daudz mītu, ēka spēlē, vai, teiksim, trūkst, tur vienkārši nav motivēti, kaimiņi neatbalsta. Ir arī negatīvas pieredzes, kur, piemēram, māja ir iztērējusi līdzekļus būvprojektu sagatavošanai, bet kaut kā process nav aizgājis, līdz ar to ir iztērēt līdzekļi, nav rezultāta. Bet tas, ko mēs vēl redzējām, runājot jau ar iedzīvotāju biedrībām, kas ir ēkas renovējuši, kad viens jautājums, ko mēs uzdevām, tā kā jūs gājāt šo procesu, jums bija cilvēki, kas bija pret, kā šie cilvēki jūtas pēc renovācijas. Un tur atbild bija viennozīmīga, ka tie, kas bija pret pēc renovācijas, ir vai nu priecīgi un saka, tas ir labi, ka izdarījām, vai nesaka neko. Tā klusītņām iet un dzīvo. Tā pieredze, tad, kad ir norenovēts pat tajā situācijās, kur šie maksājumi ir relatīvi augsti, mēs nevaram vērtēt tikai tev finansiālo ieguvumu, jo tas vīdes uzlabojums, tas, ka tev katru mēnesi neplīs stāvadi, tas ir būtisks dzīves kvalitātes uzlabojums, un cilvēki to novērtē tad, kad šis projekts ir realizēts un tās bažas nepiepildās, kas ir bijušas līdz tam. Un ko vēl darīt, kas būtu ļoti svarīgi, tiešām šis atbalsta process ir sarežģīts. Šeit es ieliku no Altuma informācijas mūsu salikt, tā bilde mums ir, lai mēs nonāktu no idejas līdz realizācijai, tie ir vismaz 9 lieli soļi. Sanāk, šis atbalsts parādījās, kad jau māja nonāca pie Altuma, tagad ir iespējams saņemt ātrāku tehniskās dokumentācijas izstrādēji, bet joprojām tas soļu skaits, kas ir jāaiziet mājai, ir liels risks pieļaut kļūdas. Mēs redzējām gadījums māja jau sāk būvniecību, nav paredzējis ventilāciju, pēkšņi izrādās vajag ventilāciju. Tas viss sadārdzina procesu, un ja katra māja mācās to pasākumu no jauna, tas viennozīmīgi nav efektīvs. Līdz ar to mēs runājam par to, ka mums vajag kvalitīvu projektu vadību un arī pašvaldību iesaisti. Tad tas, ko mēs revīzijā esam 4 ieteikumi, un tas, ko mēs sagaidām no visiem šiem 4 kopumā, es teiktu, tādi 6 tie virzieni. Viens, mēs runājam par pieejamāku finansējumu, tad par Altuma procentu likmi, kas mums ir 3,9% fiksētais likmi, tā ir laba likme. Savā revīzijā mēs secinājām, Lietuvā ir pieejama arī par 3%, Igaunijā gan mainīgie likmes ir 3,3%, privātais sektors piedāvā. Mūsu iestāde ir iespējams piedāvāt vismaz lētāku finansējumu. Tad otrs ir skatīties uz šiem izmaksu jautājumiem, kā ierobežot to. Tie var būt gan tipveidi projekti, kas pagaidām varbūt vairāk kā tādi špikarīši, gan varbūt domājot par maksimālās atbalstu kaut kādiem griestiem, lai mēs to katru publisko eiro izmantot efektīvāk. Mērķēts atbalsts mazaizsargātākajām grupām. Tad ir aktīva pašvaldība iesaiste, tas ir kritiski, aktīva pārvaldnieku iesaiste, vadības atbalsts un, ko mēs ar vēršam uzmanību, īstenībā joprojām ir pietiekami svarīgs aspekts par informācijas pieejamību, lai cilvēki varētu zināt, cik tas varētu maksāt. To informāciju, ko mēs esam apkopojuši, ir pieejama mūsu mājaslapā Power BI formā, gan par izmaksām, gan par aptauju, bet mēs aicinām noteikti Altumam un Ekonomikas ministrijai domāt, kā šo informāciju padarīt pieejamāku, lai cilvēks saprot, man ir šāda māja, es gribu renovēt, cik tas man aptuveni maksās, ko tas nozīmē man ikmēneša maksājumos. Šo informāciju mēs varētu padarīt pieejamāk, tas arī palīdzētu pieņemt šos lēmumus un saprast, ar ko reiķināties. Paldies. Paldies. Ir daži jautājumi. Būs jāaplaudē vēlreiz. Lūk, tad tie jautājumi ir sekojoši. Ko darīt ar tiem 30% māju, par kurām tu sacīji, ka tur viss ir ļoti slikti? Faktiski jau labākais būtu nepieļaut, ka mēs nonākam situācijā, ka mums 30% ir jājauc nost. Un līdz ar to ir jārenovē arī šīs mājas un jāskatās. Tā ir situācija, ja mēs neko nedarīsim, tad pēc 10-15 gadiem mēs pie šīs situācijas būsim. Un, protams, ka, ko mēs darīsim? Cilvēki dzīvos, kamēr tā māja sāks brukt, vai ne? Taču cilvēki nenobalsos, mēs nojaucam savu māju. Ir jārenovē, un tur īstenībā nav citu variantu, kā to jautājumu risināt. Saki, jūsu ziņojumā sacīts, ka nav izmantotas bijušas visas iespējas. Praktiski es pat nevērtētu, kas tiek kritizēts, bet iespējas kā tādas. Ja šodien būtu šīs naudas krietni vairāk, tavu rekomendāciju, kas ir tas, ko vajadzētu darīt?
Jā, attiecībā uz finansējumu, tur par iespējām mēs runājam, teiksim, par vienu konkrētu finansējumu avotu, ko varētu izmantot modernizācijas fonds, kas klimata enerģētikas ministrijas paspārnē. Ko darīt? Noteikti mums jāstāsta uz šo, kā padarīt to procesu efektīvāku un lētāku. Varbūt nerunājam par lētāku, bet lai tas izmaksas kāpums nav. Jo tas ir īstenībā ļoti atslēgas elements. Ja mums tā inflācija turpināsies, tad vienkārši secināsim, nav jēgas to darīt. Un tur es teiktu, ka būtu ļoti labi, ja mēs varētu nonākt kādā brīdī pie tāda vienmērīga finansējuma. Mēs varbūt revīzijā tieši par to nerunājam, bet tas, ko mēs redzam gan no pašvaldībām, gan arī redzot citās jomās, tajā brīdī, ka mēs kaut kur iemetam lielu naudas apjomu vienlaicīgi, tas uzsit cenas, mēs izdarām, tad atkal nav, mēs gaidām, atkal iemetam, atkal uzsitam cenas. Vajadzētu tomēr, lai šis process ir vienmērīgs, lai tas notiek pietiekami nepārtraukti, un tad arī tas ļautu tirgumu sakārtoties un pašorganizēties. Labi. Viens tavs novērojums tieši par Latgali. Mēs tā nesapratām, kāpēc Rēzeknē ir tik dārgi. Ja? Jā. Es sapratu. Un tavs novēlējums Latgales iedzīvotājiem šīs jums kontekstā? Es domāju, ka ir jābūt aktīvākiem, jāiet uz priekšu. Man liekas, ka tieši Latgalē mēs redzējām, ka tā aktivitāte nav līdz šim bijusi ārkārtīgi liela. Tas ir jādara. Tur nav variantu. Un pašvaldība ir iesaistīta, bet beigās cilvēki ir tie, kam ir jāpieņem lēmumu, jāizrāda šī iniciatīva, un no tā mēs arī nekur prom netiksim. Tā kā esam katrs atbildīgi par savu mājokli, esam ar iniciatīvu un nākam piedāvājumu daram. Paldies!